Spāru svētki trešdien tika atzīmēti jaunajā Rīgas Tehniskās Universitātes enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes ēkā Ķīpselā. Jaunajai fakultātes ēkai būs 6 stāvi, kuros atradīsies 250 telpas lekcijām, praktiskajiem darbiem un pētījumiem. Šī tātad būs pēc liela pārtraukuma atkal pilnīgi jauna ēka šeit Ķīpselas studentu pilsētiņā. Kronvalda bulvārī 1 studentiem ir ļoti maz vietas, jo mums ir ap 1500 studentu šai fakultātē, un šeit viņiem būs daudz plašāk un arī modernāk. Ēkā tiks apvienots arī visas enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes struktūra vienības - Enerģētikas institūts, Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts un Vides aizsardzības un siltuma sistēma institūts. Tehniskās universitātes mācībspēki norāda, ka pat labam gan studentiem, gan pasniedzējiem bieži lekciju starplaikos nākas mērot tālu ceļu starp pilsētā izkaisītajām telpām, kuras izmanto fakultāte. Mācoties, bieži vien nākas pārskriet no vienas mācību telpas uz citu, plūsmas lekcijas. Dažreiz notiek šeit Ķīpselā, un pēc tam viņam jāiet laboratorijas veikt kaut kur, teiksim, pie mums, vai vēl kāda cita telpa. Jaunā ēka atbildīs augstākajiem energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas izmantošanas standartiem. Uz tās jumta tiks izvietot vēja ģeneratori un saules baterijas, kas kalpos arī kā laboratorija jaunajiem inženieriem. Būvi pabeigt iecerēts šī gada oktobrī. Ēka šobrīd ir uzbūvēta līdz tās augstākajiem punktam. Respektīvi, šodien jūs varat redzēt ēku, kāda viņa izstīsies pēc ārēja apjoma. Tas arī tas tradicionāli saucamie Spāru svētki ir tas, ka ēka iegūst savu ārējo kontūru. Enerģētika un elektrotehnika ir būtisks nozars visai Latvijas tautsaimniecībai. Līdz ar to jaunā ēka, kas veicinās izglītības un zinātnes attīstību šajās jomās, ir ieguldījums arī valsts ekonomikā. Šodien tā reāli Spārnu svētkie, kā teica, Spārnu svētkie, bet viņi tieši rada to, ka mēs ejam uz priekšu, un mēs realizējam pakāpeniski savu sapni. Bet uzņēmējiem, protams, tas liels prieks, ka gal galā no šiem mēs varam sagaidīt to augstākā līmeņa specialistu. Ja? Un uzņēmumi tas vairāk ne tikai tāpēc, ka tikai šeit Latvijā strādā, bet mūsu produktu mēs izplatām visam pasaulē. Jaunā celtne ir daļa no vērienīgā Rīgas Tehniskās Universitātes studentu pilsētas projekta RTU Pilsēta pilsētā, kur īstenojot plānots izveidot Baltijā modernāko inženierzinātņu studiju centru. Tajā ietilps Rīgas Tehniskās Universitātes fakultātes administratīvās ēkas un zinātniskā bibliotēka. Projekta pirmo posmu universitāte īsteno ar valsts un Eiropas reģionālās attīstības fonda atbalstu. Tā kopējās izmaksas pārsniedz 19 miljonus latu.